Ekonomika 11. klase, tēma ekonomikas priekšmets un būtība. Pirmais jautājums šajā tēmā. Kāpēc visas sabiedrības jārisina ierobežotības problēmu? Kas ir ekonomika? Ekonomika zinātne par to, kā ar ierobežotiem resursiem visefektīvāk apmierināt neierobežotas vajadzības. Ekonomika nodarbojas ar ikdienas ekonomisko procesu izpēti, lai izskaidrotu ekonomiskas faktus un notikumus. Ekonomikas teorija centra ir cilvēks, viņa ekonomiska rīcība, centieni apmierināt savas vajadzības. Ekonomikas pamatproblēma. Cilvēku vajadzības ir neierobežotas, bet resursi to apmierināšanai ir ierobežoti. Ierobežotības skar gan nabadzīgus cilvēkus, gan visbagātākos cilvēkus, gan nabadzīgas valstīs, gan bagātas valstīs. Ekonomika sākas tur, kur augošas vajadzības saduras ar resursu ierobežotību. Ekonomikas pamatjautājumi. Pirmais jautājums. Ko ražot? Kādu produktu ražošana tik izmantoti ierobežoti resursi? Otrais jautājums. Kā ražot? Kā visizdevīgākajā veidā savienot ražošanas resursus? Un trešais. Kas patērēs? Kā tiks sadalītas saražotas preces un pakalpojumu un kas tos patērēs? Ekonomika ir divas daļas – mikroekonomika un makroekonomika. Kas ir mikroekonomika? Mikroekonomika dod zināšanas par atsevišķa patērētāja rīcību, atsevišķa uzņēmuma darbību, vienas preces cenu un tās pieprasīta daudzumu, tirgu un tirgu struktūru. Galvenais mērķis – noteikt tirgus dalībnieku racionālu rīcību ierobežotu resursu apstākļos. Makroekonomika dod zināšanas par ekonomiku kopumā, kopējo pieprasījumu un piedāvājumu, cenu līmeni, inflāciju, iekšzemes koproduktu vai IKP, nodarbinātību un bezdarba līmeni. Galvenais mērķis – nodrošināt vispārēju ekonomisku izaugsmi, pilnīgi nodarbinātību, efektivitāti un sociālo aizsardzību. Tā ir schēma ekonomiskas teorija. Mikroekonomika un makroekonomika. Mikroekonomika iekļuva mājsaimniecības, firmas, resursu īpašnieki. Makroekonomika – tautsaimniecība kopumā un objekti. Piemēri. Situācija, problēma, mikroekonomika vai makroekonomika. Piemērs pirmais. Cukura ražošana apjoms un noieta tirgus Jelgava cukura fabrika. Tas ir mikroekonomika, tāpēc, kā runa iet par uzņēmumu. Otrais piemērs. Latvija bankas naudas piedāvājums un tā ietekme uz tautsaimniecību. Protams, makroekonomika. Runa iet par tautsaimniecību. Daugavpils siltuma apgādē. Mikroekonomika. Runa iet par uzņēmumu. Bērziņu ģimenes budžets un vēlme iegādāties automašīnas. Arī runa iet par mikroekonomiku. Bezdarbs valstī. Tas ir makroekonomika un pēdējais piemērs – taksometru pārvadājumi nepieciešamība mazpilsētā. Tas arī ir uzņēmums mikroekonomika. Paldies par uzmanību!